vakars numur 2, taisot meitiņas dzimšanas dienas dāvanu. Vīrs tad liks to mazo cepeškrāsni vai plīti, jā, ko mēs nopirkām, jo vakar salikām leduskapi. Un es taisīšu vēl dekorācijas, kuras esmu pasūtījusi. Meitiņa tikko aizgāja gulēt, un šodien ir 2. marts, un tieši pirms gada aptuveni ap šo laiku mēs skatījāmies koru karus, un man sākās kontrakcijas. Man kontrakcijas bija gandrīz 2 dienas, jo viņi piedzima tikai 4. Un tieši šodien arī skatīsimies koru karus jauno sezonu, un gatavosimies viņas dzimšanas dienai. Tētis tev šitā, un kas tur tev iekšā? Tēt, un trusīšiem taviem cepurītes. Tu šiverē ārā to savu maisiņu. Wow! Piens! Virtuvīte. Redzi, tu varēsi te spēlēties. Jā, malacis, cepsi putnu. Vai viņš ir atsevišķi? Malacis, sauli. Jā. Pienāc klāt, es tev parādīšu. Šitā. Riko es šitā roktuņš, ne? Tuk. Pamēģini te. Iekšā vādu. Tadā! Ledus nāk ārā.
Labrīt! Šodien ir 7. marts, un šodien ir mūsu meitiņas dzimšanas dienas svinības. Viņas dzimšanas diena bija pirms 3 dienām 4. martā. Tajā dienā mēs nolēmām būt tā kā ļoti mazā lokā, atbrauc tikai mana mamma. Tā arī bija darba diena. Un mēs pavadījām ļoti foršu dienu, tādu ļoti mierīgu. Un man liekas, ka tas bija pats labākais lēmums, jo tagad, ja kaut kas šodien neiet pēc plāna, vai ir stress, vai steiga, vai vēl kaut kas, tad tas nav būtiski, jo šodien jo šodien nav Emmas dzimšanas diena, bet ir viņas svinības. Īstajā dzimšanas dienā no rīta, kā varēja redzēt, viņu sagaidīja visi viņas draudziņi, sveikt visi viņas meža zvēri ar baloniem un ar jauno virtuvīti, kas ir viņas dzimšanas dienas dāvaniņa. Un jā, mēs pavadījām rītu vienkārši spēlējoties un noskatoties arī vienu Ričī Rū pasaku, kas viņai ļoti patika. Un jā, bija tiešām ļoti skaists rīts, tad atbrauc mana mamma, mēs sabildējāmies, saposāmies un devāmies uz Itālismo. Itālismo man šķiet ir viena no visforšākajām bērnistabām, jo tur ir milzīgs bumbu baseins, kas Emmai ļoti patika. Es vispār brīnījos, ka viņai neliekas viņš par lielu, viņa tur riktīgi gribēja ārdīties tajās bumbās. Varbūt neārdīties, bet skraidīt, un viņai patika ļoti šļūkt no slidkāliņa un tā. Un tad mēs paēdām tur ļoti garšīgi un devāmies mājās un pavadījām mierīgi vakaru mājās, uzēdām kūciņu, palasījām grāmatiņas. Arī Emmai bija izcepusi pašai savu kūku, ko viņa varēja ēst tur no banāniem un tā. Es Instagramā padalīšos arī ar recepti, tā kā, jā, bija ļoti forša diena. Bet tagad, šodien, tad, kā es minēju, ir viņas tā dzimšanas dienas ballīte, kad būs visi viņas rādi ciemos. Un es domāju, ka būs ļoti daudz cilvēku un būs interesanti, kā būs, ka mājā būs tik daudz cilvēku, jo man liekas, ka tā vēl nav bijis. Bet jā, tagad mēs esam visu māju gandrīz jau sapusuši. Man liekas, ka tā arī bija laba ideja, ka mēs tā lēnām pa dienām visu kaut ko pa mazam sadarījām. Es iziešu cauri, parādīšu, kā viss izskatās. Un Emmiņa tikko devās uz savu diendusu, tā kā man ir laiks vēl padarīt pēdējās lietiņas. Un jā, tad jau 3 būs viesi un sāksim svinēt meitiņas pirmo dzimšanas dienu. Kas liekas pilnīgi nereāli, bet laikam jāsāk jau aprast ar šo domu, ka nu jau mums ir viengadnieks. Tā šādi izskatās māja. Mēs pasūtījām, noīrējām šādus te šādas te fotosieniņas no Pasniedzis skaisti. Šo te trusīti es nopirku kā zīmējumu Etsy, un viņi to uzlīmēja uz šādas te fotosieniņas, un tad mums tur rakstīts Emmai gadiņš. Nopirkām balonus un pielikām klāt, un man liekas, ka ļoti skaisti kopā izskatās. Un mūsu tematika, kā jau es, man liekas, iepriekš minēju, ir meža pasaule, tātad visi meža zvēri, un tāpēc mēs dažādus meža zvērus esam iekļāvuši dekorācijās pa visu māju, un man ļoti liels prieks, ka arī Emmai patīk, viņi visu laiku iet un uz viņiem rāda, un man liekas, ka ļoti skaisti ir izdevies. Un jā, tātad šādi izskatās mūsu fotosieniņa ar trusēnu. Tur lūdzu neskaties, tur ir samests viss iespējamās mantas. Tālāk šeit mums ir tāds neliels stūrīts pie ieejas, kur cilvēki varēs šķirstīt un skatīties dažādas atmiņu lietiņas. Šeit ir mūsu ceļojuma žurnāls, tad te ir albums par Emmas pirmo gadiņu no dzimšanas līdz pat dzimšanas dienai 4. martā. Un šeit tad ir žurnāls no grūtniecības līdz pat arī jau gadiņa dzimšanas dienai, kur ir dažādas bildes, apraksti un vēl viss kaut kas. Kā man liekas, ka šāda mazā stacija, kur pašķirstīt atmiņu albumus, man liekas, ļoti skaisti. Tālāk mums ir šāda te sieniņa, ko es izveidoju, kur ir bildes no katras Emmas mēneša jubilejas. Viena bildīte, kur mēs esam ar viņu, un viena arī, kur ir viņa viena pati ar kūciņu. Un tad augšā ir bilde no mūsu fotosesijas, kas bija tagad tieši uz dzimšanas dienu. Salīdzinājumam ar to, kā bija pašā sākumā. Un es tieši gribēju arī to izdarīt. Te šo te var arī ieslēgt. Es esmu to aizslēpusi ar puķi. Šāda te gaismu virtenīte un vakarā izstās ļoti skaisti. Un arī trusīts kā balons. Un tālāk, es nezinu, kāpēc man televizors šādi te uzrādās kamerā, diemžēl. Tur kaut kas laikam nav ar tiem frēmiem, bet, ja var redzēt, tad tur ir glezniņa ar
dažādiem meža zvēriem, ar kūciņu, kas, protams, šobrīd neizstās pārāk skaisti, bet dzīvē ir ļoti, ļoti skaisti. Tad es no krepapīra uztaisīju šādas puķītes, ko varēju iepriekšējā video redzēt. Un tad te ir ziedi, ko uzdāvināja man vīrs un mana mamma, un arī baloni un zvēriņi. Tā, tad mēs esam pārkārtojuši mazliet dīvānus, lai varētu nofotografēties tur, un vēlāk tiks rādīta arī filma uz televizoru par Emmas 1. gadu, ko es samontēju, kas ir 1 stundu un 10 gara. Tā kā ļoti, ļoti gara. Es nezinu, kā mēs viņu skatīsimies, bet to redzēs vēlāk. Un tad šeit mēs vēl neesam īsti pabeiguši. Es gribu tagad izdekorēt galdu, kamēr Emmiņa guļ. Šis ir no Gender Reveal, mums tāds ranerīts un sveces te ir. Un es pasūtīju tagad šādu te zaļu, kas piestāvēs mūsu meža tematikai. Man mamma palīdzēja sataisīt šādus te pušķīšus. Un jā, tūlīt izdekorēšu arī galdu, kur viesiem sēdēt. Un jā, un tad šeit te pie terasītes mums stāv Emmas kūciņa, ko uztaisīja mana krustmāte. Man liekas, ka tik skaisti izdevās mums kopā to izdekorēt. Kūku cepa mana krustmāte, un šo te trusītes pasūtīju Madeline's Bakery. Es atstāšu aprakstā viņus, un tad arī šeit sēž visi viņas draugi. Un pat pēdējā lieta, ko es gribēju parādīt, ir šīs puķes, ko es arī uztaisīju no krepapīra. Es iepriekšējā video jau rādīju, ka bija tāda pasūtījusi krepapīru speciāli, lai tādas izveidotu, un vīrs viņas vakardien sakāra. Tā kā kopā, man liekas, kā ar galda dekoru izskatīsies ļoti, ļoti mīlīgi un skaisti. Gaidīšu, ka meitiņa pamostās, lai varētu arī sapucēties, jo šobrīd es esmu Friends krekliņā, kas starp citu ļoti atbilstoši, jo Emmas vārdiņš nāk no Friends. Un jā, gaidīsim viesus. Kā ziedīt. Nāpās sojas dēsa. Taisīsim pesto pastu. Kilograms makaroni. Es tomēr 30 cilvēkās. Šāds mums galds, teicu uztaisīja pesto pastu, cēzara vrapi, tofu pīrādziņi, čipsi bērniem, burkānu lašmaizītes, Robert tēcis izcepa fokaču, bufalo ziedkāposti un humusa groziņi. Un, protams, star of the show, kūciņa.
Ir. Samo? Un ka bija kaut kur līdzi un... Kas tev te jauns ir? Vai tik tev nav vēl viena dzimšanas dienas dāvana, tētis salicis? Kas te ir? Neredz, ka... Kas tev ir iekšā? Salīte, tas ir tev. Wow! Ričīs ru.